Nu ko, esmu jau Ķīpsalā, reku, Too Fast to Furious, Need for Speed. Bet man te ietiek galā ar visādām lietām. Pirmkārt ar izmēriem un izstāsts, ka mums tikko viens cilvēks atkrita. Un te jāmeklē cits cilvēks vietā, it kā atrada. Bet, nu, jautri. Tāks. Vispār busņiem stilīgi ir Audi šitie te un Audi gredzena aizmugurē. Bet labi, mums tagad Haris būs brauks un Kaspars ar B7 iekšā. Šis mums būs skaistulis. Galvenais neko, lai nenolauž. Kāds smuks, sterils B7. Un Haris. Bam, 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 bam. Tagad jāmēģina pa malu kaut kur tikt iekšā. Kā mēs te pa malu tiksim iekšā vai netiksim? Tagad mēģināsim griezties iekšā un... Kādas mašīnītes, ne? Kādas Porsches mašīnītes. Bam! Ok, mūsu stendiņš. Pavāksim visu maliņā. Pavāksim visu maliņā. Bišķiņ stresiņš, jo domā, lai durvis būtu vaļā. Es domāju, jautājums, vai Kasparu apmierina? Tevi apmierina? Mani apmierina, jā, galvenais, lai viņš ielēd. Es domāju, viņš jau mierīgi ielīdīs. Tāpatās arī paliekam slīpi, ja? Es domāju, ka jā, un aizmugurē varēs iebraukt vēl viens. Es vēl, protams, visu neesmu sadarījis, kas man jāizdara, bet šādi tas viss izstīsies. Nākat ciemos pie mūsu stenda, varēsiet atrast arī Low Happens šo te Low Happens banneri. Uzreiz mūs atradīsiet, redzēsiet, bet, principā, šeit noteikti daudz interesants lietas. Būšu, principā, piekdienā. Šo video jūs piekdien neredzēsiet. Visticamāk, kad vēlāk. Es no telefona filmēju, tāpēc man grūti saprast, kur man jāstāsta. Nav tā kā GoPro ļoti ērti un vienkārši. Bet jā, kaut kā tā, stends mums gribējās būt bišķiņ savādāk, bet kā parasti Ervīns nolažojās un neuztaisīja tādu stendu, kādu vajadzētu. Un labi, kad mēs neuztaisījām 3 mašīnas, it kā mums sākumā bija doma 3. Atkrita B2 kupēja, un tad es sarunāju B5 vienu skaistu zilu. Bet beigās mēs nolikām šīs 2 mašīnas, sapratām, ka īsti 3 mašīnas būs ļoti saspiest, tāpēc sastājām 2. Tā kā tā. Ceru, ka būs interesanti. Vēl jāsadara lietiņas, bet es vēl papilmēšu, kad vēlāk vēl līdz atvēršanai ir burtiski pusstunda. Pusstundu šis tas vēl jāsadara. Un tā kā gaidam ciemos. Kamera ir tur. Šitā. Baigi grūti no telefona selfie kameru, baigi grūti to visu izdarīt. Tā kā tā, tiekās bišķiņu vēlāk, pieslēgšos vēlāk. Tātad jautājums, ko no šodienas gaidīt, es nezinu. Redzēsim, dzīvosim, redzēsim, ko no šodienas gaidīt. Šodien jābūt mierīgākai dienai, manuprāt. Rītā vajadzētu un parīt būt trakākai. Rītā es arī būšu, tas ir sestdien, svētdien arī gaņauka.
Redzēsim, kā mums te ies, ko mēs darīsim un kā te būs. Labi, viss pagaidām mēs pārtraucu un kaut kad vēlāk tiekamies. Nu ko, draugi, mēs esam, tā jau nākamā diena. Šī ir diena, kad viss varēs baļā, un mēs esam gatavi. Un šādi te mums bija plānā 3 mašīnas, ir šobrīd 2. Mums ir Haralda no Low Happens B4 kompetīcija. Mans nosacītais apņauto, kas ir interesanti, ka viņam ir spoilerīts. Šādu gan es nelikšu. Amerikāņu lampas aizmugurē. Ļoti glīti, ļoti glīti. Un tam mums ir Kaspara B7. Labi, bagažnieks tagad neskatāties, tas ir nesmuki, to es vēl kārtošu. Bet principā Kaspara mašīnai interesantākā lieta ir tieši salons. Lai gan arī vizuāli, lai gan tas ir spaiņa krāsas B7. Bet vizuāli arī ļoti, ļoti glīta mašīna. Kas vēl ir interesanti, viņam uztaisīta lēcas ir no Honeycomb, jeb šī te medus, es nezinu, tas rombiņš no medus bez mazai, bet kā tu varētu pateikt. Bet visa buķete mums ir salonā. Visa buķete, principā, šim B7 ir salonā. Principā, salons ir individuāls, viss Audi Exclusive. Viss šeit arī pēc vienas idejas, ka tas ir tas Honeycomb, ja tā tu varētu teikt. Arī šeit viss salons vienkārši kādi krēsli, griesti, viss ir pēc tādas buķetes uztaisīts. Un principā eksotikā varēsiet arī, varbūt niekšā iesēsties, bet principā pavērot, kā tas dzīvē viss izskatās. Ļoti simpātiska automašīna. Un krēsli šie ir no A4B9. Un visas štata vietas, nekādus sliedes nav jāpārtais, nekas, visi ieliekās smuki iekšā. Elektriskie krēsli, šiem krēsliem ir visādas elektroniskās features, ko pagaidām vēl nevar saslēgt. Bet to īpašnieks cīnās un grib izdarīt. Bet viss ir ļoti glīti un skaisti. Stūre pati pa sevi, vienkārši stūre bomba. Tas ir A4B8 facelifta stūre no RS4. Arī visa smuka pāršūta, viss. Glīti. Tā kā salons šai mašīnai vienko vairs. Lai gan īpašnieks teica, ka viņš nav līdz galam apmierināts ar elkoņbalstu, bet redzēs, man šķiet, ka forši arī šī te mala, viss ir ļoti glīti, skaisti. Salons ir pa pirmo zorti. Vienkārši bomba. Balīte noteikti pilnā skaļumā. Tāpat solīja, ka nebūs skaļa mūzika. Bet labi, cerams, ka jūs man dzirdat, bet beidzot varētu apstīt manu LK B4, ja vienu no labākajām beškām, manuprāt, kāda Latvijā ir. Spoguļi, bet principā īstenībā, ko es nezināju, ka tāda lieta tā nesasist Kaspara mašinai durvis. Kā es nezināju, ka nāk arī šitādas te lietas B4. Vai viņas nenāk, un tas ir kaut kas, bet šī lieta ir afigena. Es tādu gribēju savai mašinai. Quattro salons smaržo afigena. Bet cilvēks ir pastrādājis. Mūzika ir pasies, cik smuks podījums iebūvēts iekšā bez nekādiem izvirzījumiem. Tā kā OMs vienkārši afigena glīti. Labi, griezti parastie. Ok. Recaro krēslī no C4, kā mēs mīlam priekš B4. Stūre, tas ir nāk viņiem kabriķiem faceliftiem ar airbagu, kas tur rakstīts. Bet tas ir RS2, tātad varbūt šī ir, es nezinu oriģināli kā ir, bet es varētu izteikt savu viedokli, ka šis ir no kabrioleta stūre facelifta, bet ar RS2 emblēmu varētu tā būt. Stūres pārslēgs, manuprāt, varētu būt no A5. Smaržo labi, un kas vēl ir forši, viņiem ir elkoņbalsts ar
nodalījuma apakšā. Man tādu vajadzētu. Man tādu vajadzētu alkoņu balstu. Jo man ir parastais bez nodalījuma, bet ar nodalījumu ir krietni foršāks. Un ir krūzīšu turāmais apakšā. Vienkārši viena no labākajām beškām, kādu es zinu. Panelis ir, es nezinu, vai tas ir esīša, gan jau ka esīša panelis. Vai pārtaisīts, uzliktas baltās lapas, es nezinu. Es pieļauju, ka Harijs baltas lapas aizmugurē neliktu, un tas ir tiešām S2 panelis. Bet mašīna ir vienkārši bomba. Salons ir bomba. Koks, visur koks. Ļoti forši. Man ir tādas apšifkas garažā mētājās, bet man nav šīs daļas pogas un ručka. Bet vajadzētu. Brāviens. Ļoti labi izstās. Bet šis mani bišķiņ pārsteidza. Viņiem vēl tiek klipsīši. Visi forši. O, tādam jābūt B4. O, tāds ir B4. Sapnītis. Negribās sēsties iekšā lieki gan, bet jā. Klima, koks, viss koks. Fully koks editions. Vēl te spīkerīši ielikti maziņie. Tā kā cilvēks strādājis, darījis. Ļoti iespaidīgi. Ļoti iespaidīgi. Galvenais smuki aiztaisīt ciet. Spoguļi sanāk RS2 aka Porsche. Tāds arī es gribētu uzlikt. Jā. Ļoti glīts Porsche aparāts. Viennozīmīgi. Tā kā tā. Apskatījām abas mašīnas, bet Kaspara B7 arī bišķiņ skauž. Respektīvi, tev ir knaps B4 un tu skaties uz citiem cilvēkiem, kā viņi sabūvējuši savējos. Jā, iespaidīgi. Bet ballīte visapkārt. Noteikti šodien piekdiena būs diezgan mierīga diena. Noteikti, ka sestdiena un svētdiena būs krietni vien trakāk. Normāls teļuks Voyageriem. Jā. Tā kā tā, ballīte aiziet. Tātad, kamēr bodi vēl nav vaļā, jāapsās, kas citur, ko citi piedāvā. Principā īstenībā man patīk amerikāņu klubs, ko ir uztaisījis. Tā tīri foršā kolāža no visādām lietiņām un mašīnas paši par sevi. Ļoti skaistas. Te, protams, Low Happens ar savu behām un volviķiem un visu pārējo. Un kas vēl? Scirocco arī iespaidīgi skaista. Īstenībā Scirocco gribētos kādreiz dabūt sev īpašumā. Jā, kas te mums vēl? Behas, ļoti daudz behas. Tas ir Pāvels, kurš taisa savu Audi A3. Čau, veiksmi darbā. Tā kā jā, Pāvels savu A3 32 V6 taisa projektē. Tā kā kādreiz ciemos nofilmēsim arī, ko viņš taisa. Jā, kopumā te daudz visādu lietiņu, mūzika, des kā viņi brauc ar šādām tumbām vispārējo. Tur ir, protams, mūsu, kā zinām, CC Nations. Viss kaut kas būs, kamēr tukšums ir viegli, bet līdz būs vienkārši bomba cilvēkiem. Labi, piekdienā es domāju, ka nebūs tik daudz cilvēku, bet pēc tam es domāju, ka būs cilvēku apjoms anormāls. Jā, VR Gamings. Domāju, ka šeit varētu būt rindas, ja te dos spēlēties. Tā kā tā. Audi Unicorn. Čau. Elīnas nav? Čau. Bet tev var māt, nemāt. Nu, es aizskatos uz kaut ko citu. Ko tu izdarīji savu B2? Unicorns. Es kai tagad ievēroju, ka tas ir vienradzis. Ja? Es kai tagad to ievēroju.
Vienā pusē viņš ir kosmos. Kādas durvju kartiņas? No zilās krāsas attiecies pavisam? Nē. Viņam bija... Viņam visādi bija kaseki, un tad es izdomāju to, kad man tāda nevar uz eksotiku braukt. Reklamēsi savējo? Es arī nofilmēšu, jā? Ielikšu reklāmu tie, kas grib braukt. Tā kā tā. Viss kaut kas te ir, visādas lietiņas, zīmējumi. Ateljē. Šis arī bomba. Bet interesanti, viņš iebrauc tikai nesen. Labi. Jo man likās, ka šodien vispār nedrīkst vairs pārvietoties ar mašīnu šajā teritorijā, bet izstāsta, ka kāds vēl to ir izdarījis. Tev reiz kaut ko vinēt? Jā. Tā kaut kā tālajā galā jau ir dārgās mašīnas, varbūt pie kurām arī aiziesim, bet varbūt arī neiesim, kas to lai zina. Bet izrādās, ka šodien vēl te parkoties var, kas ir ļoti interesanti. Man likās, ka tas ir aizliegts. Tipa dienā, kad atvarās. Bet izstāsta, ka cilvēki. Amerikāņi, tā ir bomba. Interesants mašīnas, ko ikdienā neredzēs. Izrādās, tur augšā varēja kaut ko piesiet arī. Nezināju tādu lietu. Tā kā tā, labi, beigsim, kaut kad vēlāk pievienošos. Tas interesantais brīdis, ka man šāda te mašīna, Joggers, man ir kā darba mašīna, un viņa stāv auto izstādē. Tas man šķiet diezgan amizanti, ka es braucu tādu pašu mašīnu. Principā tāda pati komplektācija 1:1. Jā, kas to būtu domājis, ka tāda mašīna būs. Tur ir ķipā ekonomiska ļoti. Man ir precīzi tas pats, bet viņa nav tik ekonomiska. Vienkārši vāks. Viņa šitie patēriņš, kas ir degvielas. Nav viņš tāds. Nav. Reāli nav. Viņš ēd LR-otā, ja tu gribi normāli braukt. Lūk tā kā no Audi īstumā te nekā tāda baigi nav. Šeit apakšā slēpjās skala. Varēja ķipa vinēt mašīnu uz mēnesi, ja tu uzmini, kas tur ir iekšā. Vai Fabija tur ir. Varbūt Fabija. Bet globāli Longo, tas mums neinteresē. BYD lielākais auto ražotājs pasaulē. Viņš visus vagus, behas, visu pārsitis ražošanas apjomos. Un viņi cītīgi ienāk Latvijas tirgu. Redzēsim, kādi viņi būs dzīvē, kādi ir, kā viņi dzīvos pa Latvijas ceļiem. Bet, jā, par uzbūves kvalitāti, interjeru materiāliem grūti kaut ko pateikt. Negribās tagad vērt vaļā un visu skatīties. Sīles izstāsta, ķipā Tesla vizuālais. Jā, kvadriķi. Aiziesim līdz Lego aparātam. Un reku vienā laikam no tādām lielākajām odziņām. Viss no Lego uztaisīts. Diezgan šis, manuprāt, ir tāds eksotikas vērts eksemplārs no sērijas. Viss no Lego uztaisīts vienkārši. Interesanti. Un vēl paskarties klāt. Diez, ja varētu cilvēks iesaisties, viņš izturēt. Jā, šis ir kaut kas interesants. Tipa Volviķi nepatīk. Labi, jaunie jau ir glīti. Labi, šis nav tipa jaunais, manuprāt. Šis ir kaut kāds pavecāks, tipa modelis dizainiski, bet jā. Hondas neinteresē.
Pārējais, laikam, nekā tāda super interesanta nav. Bet jā, ķīnieši ļoti daudz par daudz. Visādas gaismiņas. Tā kā ātrais skrējiens apkārt zemeslodē. Kas vēl ir interesants, tas Jāris. Aizies no otras puses. Kaut Brongo, kaut kur, bet savu apstrādi. Bet tas Jāris, maziņš sūdiņš tipa Jāris, kas ir Jāris, bet šis sporta versija vienkārši bomba. Tādu varētu gāzēt, manuprāt, ja tev nav DRS-am, varbūt tev pietiek tipa šitādu te pietiekami jaudīgs, žiperīgs un diezgan tāds interesants aparāts. Lai vai ko par Toyota varētu teikt, bet tas Jāris ir uztaisīts diezgan labi un forši. Un būsim apgājuši principā visu. Plītās arī pēc 5 minūtēm taisīsies vaļā. Tā kā neko tādu vairāk jums parādīt interesantu, manuprāt, nevaru. Man arī nav nekā tāda, manuprāt, baigi interesantā. Šie kaut kādi doefengi, jā, vienkārši kosmos, kas tiem ķīniešiem notiek. Vienkārši kosmos. Protams, noteikti tādā braukt ir ērti un komfortabli. Bet, jā, milzīgi visādi aparāti, vienkārši kosmiski, Dongfengs. Nemāku joprojām izrunāt, nezinu, vai es mācēšu izrunāt, bet šis Dongfengs man ļoti atgādina kaut kādu Toyota pikapu un visus pārējos. Vizuāli, bļāviens, kā var tik ļoti kopēt. Kas jums šis atgādina? Ko jums šis atgādina? Kādu labi zināmu? Manuprāt, arī Toyota diezgan līdzīgi ir pikaps. Tā kā, jā. Cilvēkus jau laiž iekšā. Pēdējais, kas man liekas tāds diezgan monstrāls, ir šitas aparāts. Vienkārši kaut kāds atgādina kaut kādu ārmijas aparātu, ārmijas busu. Tipa bruņu droši vispārējais. Gan šobrīd šis ir bruņu droši, bet vienkārši monstrāls. Aerodinamika gan jau viņam 0. Bet, jā, iespējīgs aparāts. Iespējīgs vairāk ar to, kā viņš izskatās, tāds izceļošs. Nezinu, kas viņam pa motoriem visam pārējām, vai viņš nav kaut kāds iekšdedzes hibrīds, kas viņam ir iekšā. Tehniski kilovati, akumulators 104 kilovati. Jā, tā, ok. Jāiet jau uz savu stendu, izstāst, ka cilvēki skrien iekšā jau un ielaida bišķiņā atvērt kupras, ļoti daudz kupras, par daudz kupru. Agrāk kupra, manuprāt, bija kaut kas tāds eksotisks un kruts. Tagad jau, ka viņi šito Seatā sporta brendu ļoti popularizējuši, tad kupras ir par daudz jau. Kuprām pazudusi tā īpašā lieta. Labi, jau slēdzos ārā. Atpakaļ pie mūsu stenda. Nav slikti, nav baigi labi, varēja būt ļoti labāk, bet neko darīt, tāda zīme. Labi, iesim, te mums ir amerikāņi, fūras. Tīsmā ļoti interesanti ir šitiem te. Šiem ir ļoti interesanti. Te bomba, manuprāt, Need for Speed tēmiņa. Too Fast, Too Furious. Vienkārši bomba. Vienkārši bomba. Viss kā bērnībā. Jāiet mājās spēlēt Need for Speed. Te varēs arī pāriest kaut ko. Moči, kārtingi. Zin kā, jāpastaigājās, kamēr ir iespēja, jo drīz tāds iespējas vairs baigi nebūs. Smagie. Bļāviens, kā man patīk veci amerikāņi. Lai gan te ir GDMs. Varbūt tas nav amerikāns, bet, izstāst pēc amerikāņu.
izstās pēc amerikāņu. Honda? Nē, tās nav amerikāņas, Japāņu. Nu, izstās Skyline. Tik daudz pie kā piesiet acis. Skyline ir bomba. It kā šogad teica, ka skaļu mūziku nedrīkst izmantot, bet nu Skyline ir bomba. Bet šodiena gaidām, teorētiski vajadzētu būt daudz cilvēkiem, vajadzētu būt piebāstam visam pārējiem. Vispār gribējās man ātrāk atbraukt un aiziet uz otru stendu, nu, uz lielo stendu, kur ir dealeru mašīnas, tur pasēdēt kaut kādā S5 un tam līdzīgi, bet, nu, nesanāca. Ierados, cikos ierados, bet varbūt rītā atbraukšu ātrāk. Bet, nu, globāli, draugi mīļie, nu, protams, es gaidīju jūsu tādus komentārus un tam līdzīgi, bet es nezinu, ko jūs sagaidat. Kāda būtu jūsu tā mašīna, lai jūs nedirstu par to, ko mēs esam izlikuši? Nu, pastāstiet labi, kādu mašīnu jūs gribat. Jo mums, kas stāvēja šis zilais B7 kompetīcija, arī competition pagājušajā gadā, arī dirst kā stāpa mašīna. Liekat, ko gribat, visi sūdzēsies. Es nezinu, kas jums pa samaitātām galvām vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā labi, šodiena būs laikam aizņemtāka. Un skatīsimies, kā būs. Tā kā kaut kad pieslēgšos varbūt pa dienu, nofilmēšu, kā mums te iet. Nu ko, draugi, otrā diena sākās. Pagaidām vēl nav atvērušās durvis, ir 9:43, tātad vēl 15 minūtes, principā, bet ārā jau pie durvīm stāv cilvēku un gaida, ka tiks iekšā. Pirmā diena bija, cilvēki saka, priekš piekdienas bija daudz cilvēku, nu varbūt arī, bet tīri no manas skata punkta bija mierīgi. Šotad parunājos, nāca ciemos daudzi jūsu sekotāji, kas seko, pazīst mani sejā, bet nepazīst dzīvē no sērijas. Tā kā nāca, runājās, viss bija kārtībā. Tā kā forši gan pa kompetīciju parunājām, par B7 parunājām, vispārējais. Tā kā viss notiek. Šobrīd, jā, cilvēku vēl nav, bet drīzumā kaut kas sāks parādīties. Bet ir parādījušies, protams, interneta komentētāji Facebookā, ka pasties, kas tas par B7, nekā tur nav, vispār mašīnas nav interesants un vispārējais, kas man, protams, ļoti, nu, nevis pārsteidz, bet tas bija gaidāms, ka cilvēki vienkārši nesaprot lietas un vienkārši komentē, paši brauc ar kaut kādu lamatu un saka, ka te nekā īpaši nav. Protams, varbūt jūs vēlaties, lai, pieņemsim, mēs izliekam nākamreiz, nezinu, Audi automašīnu, bet mazai taisītas kā Too Fast Too Furious, pieņemsim, tur galā reku tās trīs mašīnas, pieņemsim, jūs tādas gribat, lai Audi mēs izliekam stendā šāda tipa tur gaismiņām, lai būtu interesantas. Nu, es nezinu, vai es kaut ko tādu vēlos likt, es nezinu, kas priekš jums būtu īpaši, jo mums bija sākumā vispār sarunāts RS6C8. Iepriekšējā video par Audi 80 savējos stāstīja, ka mums cilvēks atteicās un tomēr izlikt šajā izstādē, bet domāju, ka tā būtu bomba, ja sanāktu. Diemžēl, pateicoties jums arī interneta komentētājiem, arī cilvēks nevēlējās šo mašīnu šeit izlikt, tāpēc, nu, paldies jums, ka norāvāt. Nevis visiem, bet, nu, ir individi. Tāpēc, bet, nu, tie komentētāji raksta, ka reku kompetīcija nekas īpašs, B7 nekas īpašs, nu, veči. Tās mašīnas ir īpašas, kā viņas ir uzturētas, un viņas ir 99 gadījumos labākas nekā ikdienas tur tās B7 vai B4, kas pa ielām braukā. Tā kā tās mašīnas ir ko vērtas, skaistas, un kompetīcija pat pa sevi reta. B7 tas ir viens un vienīgs šādi te individuāli uztaisīts, tāpēc jā, nezinu, ko jūs vēl gaidat no manis. Protams, mums bija domā RS3 likt zaļā krāsā, bet viņš stāv Mollera stendā. Būtu dīvaini, ka mums un Mollerim būtu vienādas automašīnas. Bet pats B7, nu, kā var teikt, ka šeit nav nekas īpašs? Nu kā to var pateikt? Nu, reāli skaista mašīna, viss ir pārdomāts, uztaisīts, sapulēts, sapucēts.
Draugi mīļie, es nezinu, ko jūs gaidat no šīs dzīves. Domāju, ka pat ja te stāvētu kaut kāds RS3 zaļais, jums tāpat šīs tos nav nekas īpašs. Es nezinu, kas jums būtu īpaši. V8 mums bija pagājuši gadu 4.2. Mums B7 labi pagājuši gadu arī bija. Mums bija B2 kupē. Es nezinu, ko jūs tādu gribat redzēt. Urkas vai kaut ko tādu? Nu, protams, urka būtu interesantāk, bet globāli, manuprāt, mums nav tik daudz vispār tādas mašīnas, ar ko varētu jūs pārsteigt, ko tā es varētu teikt. Tāpēc, jā. Nu ko, diena numur 3, svētdiena, ir bišķiņ besis jau, 3. diena. Bet neko darīt, mēs esam joprojām pie mūsu stenda. Cilvēku vēl nav, protams. Ielaida nokavēšanos tagad 9.40, mēs jau tur 10 minūtes stāvējam pie ieejas un nelaid iekšā. Bet paldies visiem, kas nāk, interesējās, runājās, stāstā savus stāsta saudījumu vispārējo. Tā kā, jā, jūs šo visu skatīsieties pēc tam, kad jau viss būs beidzies, bet, neko darīt, čau. Tā kā, jā, bet prieks par tiem, kas nāca, daudzi bija redzējuši mani kaut kur, vai dzīvē, vai video, vai YouTube un tam līdzīgi. Un teicu, wow, beidzot te dzīvē satiku, tā kā prieks par jums visiem, kas nāca, runājās. Es skatos uz to pusi, lai gan kamera ir šeit, bet, sorry, grūti pierast pie tā. Gribēju ātri iziet cauri zālē, pasīties, kas vēl te ir tāds. Tā kā varbūt ātri izskriešu pie jaunajām mašinām, pastīšos, kas ir kas. Redzēsim, kas ko kur un kā. Nu ko, beidzot 5 un visi te kurbulējās un darbojās, lai tā būs skaļi nosvin beigas. Šis būs Zaziņš, Zazīnī. Piešķīlās jau. Droši. Tātad šādi notiek atradīšanās no pasākuma. Visi jau stabiņus savāc, visi vecās nost, līdz sāksies lielā braukšana ārā un tam līdzīgi. Bet, jā, reku mūsu skaistuļi bez nožogojuma. Palaidi garām, vai tu speciāli aizgāji? Nē, man tā. Jā, visi kurbulējās, bet bez norobežojuma, protams, šīs mašīnas krietni labāk, var labāk viņas saskatīt vispārējo. Kādi skaistuļi. Abi divi, lai korīties, interneta komentētāji teiktu, skaists automašīnas, daudz darbas sadarīts. Tā kā tā, varbūt vēl beigās nofilmēšu kādu sarunu ar īpašniekiem.